Čau! Šodien braucam Bebros, pilnīgi jaunu vietu. Neesmu reizi tur bijis. Apstīsimies, kas tur notiek. Jāapstaigā ļoti liela teritorija. It kā tur esot tiešām daudz ģimenes, dziļi, viss ļoti pārpurvots. Nu, iesim, skatīsimies, kas tur notiek. Apstīsimies, uzliksim slazdus, izpētīsim apkārtni. Nu, kaut kā tā. Nu, vot, šis ir sākums un jāiet tur uz to lielo mežu. Kaut kur pa vidu tur ir purvs un tur ir bebri. Nu, kā lai saka, dziļāk mežā vairāk malkas. Dziļāk purvā lielāki bebri. Prieks, kur tur rodies bin. Šitā te arī jāsteigā pa totālāku ūdeni. Dubļi, ūdens. Tā, attālums jau ir noiets, nefokusējas, kilometrs. Nu, jau pirmā bebru māja ir atrasta. Izstās diezgan tāda pāveca. Māja 50 vēl apstīsimies. Kaut gan nē, dubļi sveiki te ir. Uzpludinājums ir nopietnas. Visur viens ūdens ir. Sarukuši tāciņas, alas visur. Krustām šķērsām. Sveigi dubļīši ir darbojušies cītīgi. Vai kur tāciņa. Tā, apstīsimies, uzkāpsim. Pastici smuki sakrāvuši kociņus. Iedomājieties, ar mazām ķepiņām no ūdens nesuši augšā, likuši dubļu zemi, taisījuši savu māju, siltinājuši priekš ziemas. Un šīs mežs viss līkst. Un šī ir tikai viena ģimene, cik es sapratu, ka ir kādas 5, 6. Nu jāiet un jāskaita un jāskatās. Nu, ideāla vieta. Pirmā vieta, otrā vieta, 3. un 4. 4 slazdus jau var vienā vietā nolikt. Nu, 4 viņiem ieejas ir. Jāpatās, kur galvenā ieeja. Nu, tālūk. Jā. Vat viss tiek apludināts. Nu, lūk. Parādīšu, kā uzvākt slazdu ar striķi. Ir daudz veidi, citi rokā viņu savākuši, aspara, citi ar speciālām šķērēm, ēstra striķi. Ņemam metru garu striķi, uzsienam galā cilpu.
Tātad ņemam vienu galu, asperējam caur riņķīšiem izveram vienreiz un otrais. Tad cilpu liekam uz kājas un otru galu savalkam līdz asperis ciet. Uzliekam drošinātāju. Un tā pašu daram ar otru pusi. Drauži traucē. Nu, vai, kad abas puses ir uzvilktas, asperis brīvas kustās. Liekam slazdu zemes. Pārlokam un uzliekam drošinātāju. Aspera šitā. Vienmēr ņēmam no augšas slazdu. Ja gadījumā misējas un viņš mums aizcērtas, mums rokas ir šitā. Ja būs otrādāk šitā, vienmēr roka paliks iekšā. Vienmēr visu daram no augšas. Varam šitā vai šitā, bet vienmēr pirksti rokas no ārpuses. Nekad neliekam iekšpusē. Nu labi. Tagad liekam ūdenī. Tātad šeit ir aktīva bebra taka, uztaisīts maziņš žodziņš, tā lai viņš ir tikai pa šejieni, jo tur diezgan plāts ir. Un dzīšs te arī baigi nav, viņš tie pa apakšu nepeldēs. Šeit viņš peldēs principā pa augšu. Ja viņš peld pa augšu, ieliekot iekšā, atstājot ar ūsas uz augšu, viņš redzēs un baidīsies peldēt. Tāpēc slazdu griezīsim riņķī, lai ūsas ir uz augšu, un ar vēdru viņš pieskarsies un tiks noķerts. Vienu asperes galu uzliekam uz vienu koka. Pareiz nepatrāpījies. Ņemsim blakus koku. Nu, vat, šitik dziļi arī liksim viņu. Nu tā, uzliku slazdu. Uzliku sētiņu, kas ir ārpus slazda, lai piepeldot bebres uzreiz nesajustu, neieraudzītu slazdu, bet būtu priekšā koki. Un svarīga lieta, kad ūsas ir nevis tuvāk pie slazda, bet aiz slazda, lai bebris, kas sajūtīs ūsas, ir jau vismaz galvu iebāzis slazdā, vismaz, kad viņš ar vēdru viņu dastums vai ķepiņām. Ja būs pirms, nu tad viņš var pat neiet iekšā, jo jutīs pretestību.
kociņus aiz. Un nu, sāniem diezgan daudz, lai viņš negribētu apiet gar sāniem. Nu, kaut kā tā. Galvenais vēl trosīti galvenais pielikt, lai ieiet iekšā neaizvelk slazdu kaut kur dziļumā un pēc tam nevarēs atrast. Kur viņam diezgan plata ēja ir. Lai eju sašaurinātu, viņam uzlikām sētu, kociņus saspraudām, slazdu ielikām līdz pašai gruntī un pāri palikām kociņus. Tā, lai bebris piepelt priekšā ar šķēršļi, lai ienirst un papakšu pelt. Priekšā ir slazds. Nu, ot. Skatīsimies, gaidīsim rezultātus. Nu, šodien tā ir foršā īpašā diena. Jāiet pārbaudīt uzliktās lamatas. Šodien laikapstākļi gan tādi ļoti nepateicīgi. Stipris vējš, lietus līst visu laiku. Nu, tālāk, iesim pārbaudīsim, kā mums tur veiksmīgi, neveiksmīgi sanācis vai jāgaida. Vēl, kas tur noticies, aiziesim, apstīsimies. Tā, kamēr dodamies līdz bebru mājām, pastāstīšu kaut ko informāciju par ekipējumu, par drēbēm, ko es lietoju, lai justos ērti arī tādos apstākļos, ka tur viss ir slikti citiem. Nu, pirmais kārtīgu ūdens necaurlaidīgu jāka. Ūdens jāka 20 000 mikroni. Ūdens necaurlaidība, elpojoša, mīksta, viegla. Tās te pasargās no ārējām laikapstākļiem. Zemjākas parasti kādu plānu jāciņu vai plīsīti, plīšu jaku. Nu, ziemā, rudenī, āgrā pavasarī obligāti apakšā sintētisku maiku jāvāk. Kokvilna šoreiz nederēs. Tāpēc, ka kokvilna sasvīstot, paliek slapja un augsta. Un tevi dzēsē. Un tas ir ļoti slikti, var saaugstēties. Sintētiskā ātri sasvīst, ātri izžūst. Un tu esi savs. Bikses obligāti arī tādas pašas biezas, nu negluži biezas, bet ūdens necaurlaidīgas tādu apģērbu. Bet arī nebūtu tā kā siltumnīca, lai nebūtu sasvīdis, mīkstas, daudz jākustās, būs stingrs, sāks kaut kur berst. Apavi, nu tas ir kā kuram. Citi zābakos daudz staigā. Es zābakus nevāku, tikai te, ka jālien ūdenī. Pārsvarāku kādi pārgājieni apavi kārtīgus, kurus iebrienot pat ūdenī, nepaliek slapji. Diezgan ilgi tur. Protams, viņam lielāka apkopa, lielāka uzmanības jāpievērš, viņi jākopj, jātīra, jāsmērē ar smērēm un citiem līdzekļiem, bet kalpo ļoti labi un ir ērti. Kaut kā tā. Bebros vienmēr ejot jāņem liela soma, jo slazdi jānes. Es te gāju, uzliku 7 slazdus nesu. Uzminēt, cik viens slazds sver, plus pārējie gadžeti. Bija diezgan liels somas svars. Salas sakrājās. Tā. Nu, uzminiet, cik man bija tā liela somas svars, kas man bija jāstībīja apkārt. 25 kg somas svars bija. 7 slazdi, zābaki, ūdens un pārējie gadžeti. Tālūk, nemaz tik vienkārši. Tas pasākums nav, kā no malās izskatās. Aiziesim, uzliksim slāzdus, viss būs forši.
jautrība drīz sāksies. Jā, būs jāstībja atpakaļ tas kilometrs, jānāk atpakaļ uz mašīnu, nesot zvēru. Kurš, ja labs, tad ap 20, ja izcils, tad ap 30. Nu, kaut kā tā, pastīsimies, ko mēs būsim noķēruši. Vai būs kaut kas, vai nebūs nekā. Nu, jau esam tuvojās jau. Jo esam jau klāt pie bebru mājas. Vētra, ja liels vējš ir apgāzis koku. Jā, ļoti interesanti. Paskatīsimies, kas ir šitien. Slazdā izskatās te. O, veikal jau ir noķerts viens. Veikal viens ir jau. Apiesim no otras puses. Veikal viens lasts ir tūkšs. Te viņi nav nākuši. Egla priekšā. Jā, kā pāri. Zari traucē, bišku jāplauša. Oi, ģenas. Veikal mums ir bebris. Noķerts. Pirmais zvēriņš ir noķerts. Nu, nav baigi liels. Nu, kādi 2 gadi būs audzis. Asta var redzēt, ka ir cīnījies. Tas nozīmē, ka te viņi diezgan daudz ir. Ja dzīvotu netraucēt, asta nebūtu saplēsta. Nu, kaut kur uz kādiem 16 kg vajadzētu būt viņam. Brūnais bebris. Ir 2 veidi, ir brūni un ir pilnīgi melni. Šis ir brūns. Var redzēt, jau pavilna veidojas, ziema nāk. Labs kā žoks. Bies. Nu, kopsavilkums par pārbaudītajiem slazdiem. No 5 slazdiem viens tika rezultatīvs. Vētra bija apgāzusi koku. Iepriekšējās naktis bija diezgan vējains, iespējams zvēri bija neaktīvi, nepatīk viņiem tādi skaļa laikapstākļi slikti. Ir pagājušas 2 dienas, kopš uzliku slazdus. Ātrāk neiesaku gan arī pat iet pārbaudīt. Jo nevajag zvēru stramdīt, atrasties ar savu klātbūtni, smaku, vajag laikam paiet, lai tavs aromāts pazūd un saplūst ar dabu. No 5 slazdiem bija gaidījis lielāku rezultātu, bet, nu, kā ir, tā ir, viens ir. Nebija vispār nekur staigāts. Nu, sakārtoju slazdus. Un tagad atkal pēc 2 dienām jābrauc, jāapskatās. Nu, vēl aptuveni plānoju tajā vietā vismaz
Nu, vismaz vēl 3. Kā minimums 3. Varbūt pat vairāk, ja sanāks. Jo vairāk atradīsies lazdiņu ķersi vienā vietā, viņi kļūs uzmanīgāki. Mazāk staigās. Un nav jābaidās, ka tu visus noķersi, visu ģimeni izķersi. Viņi pieies no malām. Tukša māja būs, tukša vieta nepastāv dabā. Vienmēr no malas kāds cits izstumtais bebris ieies teritorijā un dzīvos kā savā. Šodien skaista diena, saulīta. Jādodas mājās, jāsāk apstrādāt. Ja kādi jautājumi, ieteikumi par bebru lamatošanu, rakstiet komentārus, uzdodiet jautājumus, par kuru tēmu vairāk pastāstīt, ekipējumu, pa metodi, kur likt, kā likt. Nu, viss, kas ienāk prātā, rakstiet komentārā, kas patika, kas nepatika, vai zinātu, ko vairāk rādīt. Nu, veiksmi! Čau!